Mans bērns iet skolā. Ko man darīt kā vecākam? Vai man palīdzēt viņam mācīties mājās? Vai man viņam palīdzēt veidot attiecības ar skolotājiem? Šī kursa ietvaros mēs mēģināsim rast atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, piemēram, kam noderīgas vēlāk dzīvē ir tās zināšanas, ko māca skolā. Piemēram, vai man vajadzēs Pitagora teorēmu tad, kad es strādāšu uzņēmumā. Mēs mēģināsim saprast, ko darīt tad, ja manam bērnam ir grūti lasīt, ja viņam ir iespējami nepatika pret rakstīšanu vai cipariem vai reizināšanu galvā. Mēģināsim saprast šī kursa ietvaros arī, kā veidot labus viedierīču lietošanas ieradumus. Ko darīt tad, ja mans bērns pārāk ilgi viņus lieto un man kā vecākam tas kaitina. Mēģināsim saprast arī tās lietas, kas saistītas ar mācīšanās iemaņām, ar tām pamata prasmēm, kas ir ļoti nepieciešams, lai uz tām būvētu jau daudz sarežģītākas un komplicētākas prasmes. Ko darīt tad, ja mans bērns nav labākais klasē, vai citiem vārdiem sakot, ja viņa atzīmes nav tikai un vienīgi desmitnieki, vai man par to satraukties, vai varbūt man par to vajadzētu satraukties. Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem mēģināsim atbildēt šī kursa ietvaros, gan meklējot informāciju pētījumos, gan meklējot informāciju vērtīgā skolotāju un vecāku praksē, gan arī liekot lietā savu pieredzi.